Runājot par organismu attīrīšanu, pastāstīšu, kam es pati šobrīd eju cauri. Man šobrīd ir antiparasitārā programma. Es paņēmu 2 mēnešu kursu un saspiedu vienā. Man ir ekspres versija, tāpēc, ka man nav tik daudz pacietības. Un man šī programma beigsies 19. novembrī. Tieši pēc svētkiem, un tad es ķeršos klāt organisma dziļai tīrīšanai. Es to ļoti, ļoti gaidu. Tā nav mana mīļākā programma, ja citiem ļoti patīk. Protams, sajūtas pēc tās programmas ir ļoti labas. Ir tīpaši, kas attiecās uz ādu, man pašai bija fantastiski rezultāti. Protams, arī tur bišķiņu bonusā nāk mīnusiņš kilogramiem. Bet es gribu to iziet, jo es nevaru sagaidīt, kad es dzeršu to kolagēnu. Un tā, man tagad ir rīta deva. Šī kapsuliņas. Izskatās daudz, bet tas nav nekas. Galvenais ir mērķis. Tās visas ir dabīgas, saspiestas vienā kapsuliņā, dabas vielas, veselīgas. Kas man ļoti, ļoti patīk, ko es izmantoju, kompānija ir izveidojusi tādu aplikāciju ērtākai programmu iziešanai. Man bieži viss kaut kas aizmirstās tajā skrējienā, tāpēc man ļoti patīk šī aplikācija. Es jums ielikšu nākamajā storijā, kā viņa izskatās, jo tur reāli tas ir tik vienkārši, tu aplikāciju ielādē, sāciet savu programmu un vienkārši ieķekstē, ko tu esi iedzēris. Tas ir tik labi, esmu ļoti priecīga. Te var redzēt, ka es jau no rīta esmu izdzērusi pāris kapsulas, kas pirms ēšanas jālieto, arī ūdeni izdzērusi, un tad man vēl pēc brokastīm tagad ir jāizdzer pāris kapsuliņas. Tur ir gan fermenti, gan attīrošās kapsulas, rūgtvielas, gan arī dabas antibiotiķis. Pusdienu laikā man vēl būs jāpaturās ūdens un vakara deva. Ko es jums aizmirsu svarīgi pateikt? Tātad, ja jūs gribat pamēģināt attīrīt organismu, paskatīties, kāds būs jūsu ķermenis pēc organisma attīrīšanas, kādas būs jūsu sajūtas, tieši kaut kad jau tuvākajās dienās sāksies projekts Uzmirdzi jaunajam gadam. Reāli, meitenes. Es iesaku pamēģināt. Pirms jaunā gada tas būs tik krūti. Piesakieties. Ielikšu linku nākamajā storijā.